jo pēdējā laikā Latvijā arvien biežāk ir bijuši gadījumi, kad paši darbinieki ir bijuši iesaistīti datu nopūtas faktā. Tas ir bijuši iesaistīti klientu datu tālāk pārdošanā. Pēc kā klientiem, protams, ir radušās problēmas. Tas pašlaik arī ir jums. Tāpēc noprecizēt banku struktūru nosaukumus, uz kurām iepriekš sniedzāt savus datus. Tas ir no kurienes potenciāli varētu rasties šī te noplūde. Nu, bet jūs jau prasījāt pēdējo 30 dienu laikā. Vai ne? Tātad jūs klausāties vispār, ko es jums saku, un uzdodu kādus jautājumus. Nu, klausos, jā, jūs prasījāt pēdējo 30 dienu laikā, kur es esmu sniegusi savus datus. Tas ir pa pirmajiem 2 jautājumiem. Tātad jūs nemazām neklausāties, ko es saku un ko es jautāju. No kurienes jūs zvanat? No kurienes policijas inspektors? No kāda iecirkņa, kur jūs strādājat? Vārds, uzvārds vēlreiz. Zemgales, Rīgas Zemgales iecirknis. Vārds, uzvārds? Kā lūdzu? Vārds, uzvārds. Jūs tagad nopietni? Es nopietni, tāpēc, ka ir ļoti daudz tādu zvanu. Jā, es nepierakstīju, tagad es pierakstu. Oskars Krasovskis. Varat droši ieiet internetā, apskatieties, ja jūs neticat. Nē, es vienkārši domāju, ja tas ir nopietni un tas ir patiesi, tad visdrīzāk jāpiebrauc uz kādu policijas iecirkni, vai ne? Protams, jūs tiksiet izsaukt uz šo te policijas iecirkni tikai pēc pavēstas ienākšanas. Mēs pavēsti nosūtīsim tikai tad, kad mēs sastādīsim šo te protokolu. Labi. Tātad, lai mēs varētu veikt šī cilvēka jau, tā teikt, izmeklēšanu, mums ir jāsastāda protokols mutiski. Vienkārši jūs no manīm šobrīd prasat, kur es vispār esmu sniegus datus. Neviens cilvēks no galvas tādā ilgā laika periodā nevar atcerēties, kur viņš kad ir sniedzis datus. 30 dienu laikā jūs pēdējo reizi, kad ir tikusi...